Kad dzīvoju savu dzīvi un sastopos ar grūtību, skatos viņa vārdā, tu redzu viņa gādību. Viss jau ir nolemts Dieva vārdā rakstītā, kā Žans Kalvins māca savā grāmatā. Es salauzu savu roku un izmežģīju kāju, mani atlaida no darba un pazaudēju māju. Bet zinot Dieva mīlestību, kas pār manu dzīvi, uz visu to es skatos ļoti pozitīvi. Jā, es skatos rakstos, man tuvi puritāņi, mēdzu lasīt viņus bieži, un izņēmums nav Jāņi. Tie māca man par grēku, žēlastību un ticību. Ir pienācis man laiks studēt Londonas apliecību. Jā, dzīvoju savu dzīvi reformēto baptistu paradīzē. Lasu Spērģenu dienu un nakti reformēto baptistu paradīzē. Puritāņus mēs studējam reformēto baptistu paradīzē. Izredzēt esam mēs reformēto baptistu paradīzē. Mācītājs man šodien teica, tev vajag mazāk ēst, no grēkiem atgriezies un šauro ceļu izvēlies. Es atbildēju viņam, paldies par norādi, uz prediķis nav labs, ja uz grēku nenorādi. Kad vārds mani salauž, tas dziedē manu sirdi, vai svētruna par īsu, pie mums nav tādas lietas. Mēs esam reformēti un Dieva vārdā svēti, lai arī dzīve grūta, mēs esam izredzēti. Ja nāks pie mums uz draudzi, tu ausīm neticēsi, korāļus un himnas pie mums tu gan dzirdēsi. Jā, dzīvoju savu dzīvi reformēto baptistu paradīzē. Lasu Spērģenu dienu un nakti reformēto baptistu paradīzē. Puritāņus mēs studējam reformēto baptistu paradīzē. Izredzēt esam mēs reformēto baptistu paradīzē. Ne teātris, ne izklaide, ne mīlas dziesmas šeit, tikai vārds un mācība, tas viss pie mums to redzēsi. Jā, dzīvoju savu dzīvi reformēto baptistu paradīzē. Lasu Spērģenu dienu un nakti reformēto baptistu paradīzē. Puritāņus mēs studējam reformēto baptistu paradīzē. Izredzēt esam mēs reformēto baptistu paradīzē.